Jā, bet mēs tā kā apsēdāmies un prasījām Dievam, Dievs, tā kā, lai viņš saka, ko. Un man bija pa dienu, tā kā bija, kaut kāda raksturvieta, ko papētīt, un tagad es apsēdos, un Dievs pateica, nē, kaut ko citu vajag papētīt. Tā kā kopā vienkārši, ka mēs varētu izlasīt kopā raksturvietas. Un tā ir Jāņa 15. nodaļa. Un interesanti ir tas, ka es ar Sabīnē kaut kad dalījos, ka man pirms 4 gadiem pusgadu no vietas katru dienu, katru rītu, kad es nācu Dievu priekšā, un es prasīju, ko šodien lasīt. Un man likās, ka ir tā kā iestrēgusi kasete. Jāņa 15, Jāņa 15, Jāņa 15, un ko pusgadu. Tā kā es vēl joprojām neesmu, es lasu, un protams, es saprotu, kas tur ir domāts. Laikam jau tas ir arī tādai šai sezonai, kas man ir šobrīd. Bet, jā, ļoti interesanti. Un tagad atkal pirms kaut kādas pāris nedēļām Dievam prasa, ko lasīt. Jāņa 15, tā kā nekas nav mainījies. Es arī lasu citu vārdu, ja, tā kā, bet, kad Dievs vienkārši kaut ko grib. Un tagad es apsēdos un es prasu, Jāņa 15 kopā. Jāņa 15, jā. Un, jā, mēs varētu lasīt lēnītēm, apdomāt. Es arī paņemšu kāds vēl, ko Dievs saka arī caur oriģinālu, kas ir teikts. Jā, bet, jā, tad, kad es lasu, tad, klausamies, ja? Bieži tā, ka tad, kad lasa pantu, tad liekas, ka tad nevajag klausīt neko, kā varēja noklausīt. Šitā. Vispār nos? Šitā. Jā. Jāņa 15. nodaļa. Un droši komentējiet, iesaistaties. Jēzus saka, es esmu ar lieliem burtiem. Tas ir viens no 7 apgalvojumiem, ja, par to, ka es esmu. Es esmu dzīvības maize, es esmu augšām celšanās, es esmu durvis, esmu labais gans. Esmu īstais vīnakoks, jau 5 nosaucam. Es esmu gaisma. Jā, ceļš, patiesība un dzīvība. Laikam ir 7, jā, tie tā. Un tie patiesībā arī, tas tā, bet tas, ka viņš saka, es esmu, un šie 7 statementi, jā, tā kā apgalvojumi parāda to arī, ka viņš ir Dievs, jā. Tā kā konkrēti, jo tikai Dievs tā var par sevi teikt. Jo vecajā derībā ir, piemēram, Mūzes, laikam, prasīja Dievam, Dievs sūtīja pie faraona, ja pareizi atceros. Un, ja pareizi atceros, tad Mūze prasīja, ko lai es saku, kurš mani sūta, vai arī Abraham. Viņš saka, saki, ka to saka, es esmu, kas es esmu. Es esmu. Tā kā viņa vārds ir, es esmu, I am. Ja? Es esmu, kas es esmu. Tā kā pati būtība, es esmu. Jā, labi. Es esmu īstais vīnakoks. Tā kā īstais, ja, tā kā nav cik, šis ir tas īstais vīnakoks, pie kura būt kā zaram. Ja? Ir daudz dažādas mācības, daudz viskaut kas, bet viņš saka, es esmu īstais, pie kura būt kā zaram, jo mēs esam zari. Mans tēvs ir dārza kopējs. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Es nolasīšu visu, un tad varam pa daļām skatīties. Ikvienu zaru, kas pie manis nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos,
Jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Un ar to mans tēvs būs godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jeb likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es esmu jūs mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt to, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jau jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasauli jūs ienīst, ziniet, ka viņa mani pa priekšu ir ienīdusi. Jā, tā kā līdz šejienē man Dievs teica lasīt. Mēs varam arī tālāk, bet lūk, es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Tur tā kā ir arī runāts par to, ka viņš atkārtoti apgriež, viņš atkārtoti tīra un šķīsta un ņem nost visu lieko, lai mēs vēl vairāk augļus nestu, vēl bagātīgākus un smalkākus augļus. Viņš rūpējas par zariem, kas saistīti ir pie viņa, paceļot to, atbalstot to, tad, kad nepieciešams. Viņš atbalsta, lai nebūtu neauglīgi zari. Viņš apgriež katru auglīgo zaru, lai iegūtu vēl lielāku ražu. Un grieķu frāze, kas te ir tulkota, par to, ka viņš uzņem katru neauglīgo zaru, ir arī tulkots arī tā, ka viņš ne tikai vienkārši noņem šo zaru, bet viņš paņem to sev. Viņš paņem sev, būdams gudrs un mīlošs dārznieks, viņš to paceļ no zemes, lai veicinātu to augšanu. Un šajā kontekstā Kristus bezgalīgā mīlestība ir pret savējiem, ka respektīvi, ka viņš paņem, kurš noliecies ir zars un nenes vairs augļu, viņš viņu atstutē, viņš viņu apkop, viņš vēl paņem pie sevis zarus, jā, tā kā, lai dziedinātu. Man iekrita tas tēvs iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu, un jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Jā. Un ka tā iztīrīšana ir ar evaņģēliju. Jā. Un tās turpina mums vienkārši tīrīt, lai mēs arvien vairāk augļus nestu, lai mēs arvien vairāk iesakņotos Kristu un zinātu, kas ir mūsos. Jā, tā arī, ka viņš nes tos augļus caur mums, jā, ka mēs zinām, ka Kristus caur mums, lai dzīvo. Nevis, tā viņš mūs iztīra, varētu teikt, no sevis, jā, no vecā mūsu. Kaut kur rakstīts arī par to, ka tur ir par vīriem un sievām, kas vīri mazgā sievas tā kā ar vārdu, jā, padarot viņas tīras, tāpat, ka mēs sevi mazgājam un cleansing, tā kā tīram ar vārdu, jā, tā kā Dievu vārdu mēs tīram. Un tad te, jā, ja es tā 3. pantā saku, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ar kā mēs tiekam tīrīti, ar vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis.
Un oriģinālā teikts, dēļ tās mācības, par kuru es esmu runājis uz jums. Dēļ tā mācība, tad viņš teica, ka es esmu īstais vīna koks, tad Jēzus, tikai Jēzus mācība, neviena cita mācība, bet viņa mācība tieši mūs tīra, un mēs viņa mācības dēļ esam tīri, dēļ to vārdu, ko viņš ir runājis. Un 4. pants. Palieciet manī, un es jūsos, jo kā zars nevar nest augļus pats no sevis. Loģiski, vai ne? Ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Paliec manī, un es palikšu tevī. Tāpat kā neviens zars nevar nest augļus pats no sevis, nepaliekot pie vīna koka, tā arī jūs nevarat nest augļus. Ko nozīmē nest augļus? Liecīt par savu ticību, ja nepaliekat manī. Kā liecīt par savu ticību. Tad jums ir jāpaliek pie dzīvības savienības ar mani, Jēzus saka. Palieciet dzīvības savienībā ar mani. Tā ir ne vienkārši, lai mēs nestu augļus, bet tā ir dzīvības savienība, jo zars nevar, viņam pašam nav dzīvības. Viņš nevar, un arī mēs nevaram kalpot, mēs nevaram darīt paši savā spēkā. Jums ir jāpaliek dzīvības savienībā ar mani, jo es palieku dzīvības savienībā ar jums un pie tēva. Jo kā zars, kas nocirsts no vīna koka, viņš nenesīs augļus, tā arī jūsu dzīve būs neauglīga. Ja vien jūs nenodzīvosiet savu dzīvi ciešā savienībā ar manējo dzīvi. Ciešā savienībā ar viņa dzīvi. Un tur teikts, tā kā jūs esat uzpotēti pie manis, jo pēc vecās derības un vēl joprojām ir jūdi, protams, kuri uz mums skatās kā uz nelikumīgiem dievu bērniem. Tāpēc, ka Izraels tic, ka viņi ir pēc ģenētikas dievu bērni, ja? Bet savas izcelsmes, bet mēs esam dievu bērni ne pēc savas ģenētikas, ka mēs būtu piedzimuši kā jūdi, ebreji, bet gan dēļ jaunpiedzimšanas. Mēs esam uzpotēti. Zināt, ka ir tā zemnieki dara uzpotē kokiem zarus, ja? Tāpat arī mēs esam uzpotēti pie šī vīna koka. Pirms tam kā nelikumīgi bijuši, tagad kā pilnīgi likumīgi dēļ Jēzus izdarītā darba. Tas atkal parāda to, ka mums vispār nav ar ko lielīties. Un tā kā mēs vienkārši esam piepotēti, ja, to ir izdarījis Dievs. Un citā tulkumā ir rakstīts, Jēzus saka, dzīvo manī. Tur bija teikts, paliec manī, ja? Un es tevī palikšu, tur te ir teikts, dzīvo manī. Radi savas mājas manī, tāpat kā es tevī. Jo kur ir viņa mājvieta mēs? Vai mūsu mājvieta ir viņā, mūsu ikdienā? Tāpat kā zars nevar nest vīnogas pats par sevi, bet tikai tad, ja tas ir savienots ar vīnogu lāju. Jūs nevarat nest augļus, ja neesat kopā ar mani. 5. pants. Es esmu vīna koks. Atkal viņš uzsver, ja, es esmu vīna koks. Un jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nesīs daudz augļus. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Es esmu tas dīkstošais vīnogulājs, un jūs esat mani zari. Kamēr tu dzīvosi savienībā un vienotībā ar mani, kā savu avotu, visās lietās, tikmēr auglība plūdīs no tevis, no tavas iekšienes. Vēlreiz noslēšu. Kamēr tu dzīvosi vienotībā ar mani, kā savu dzīvības avotu, tikmēr auglība plūdīs no tavas iekšienes. Bet ja tu dzīvosi šķirti no manis, tu būsi bezspēcīgs. Jesajas 11. nodaļa, tur atsaucas rakstvieta 11. nodaļā Jesajas
ir pravietojums par Jēzu un tālāk jau par mums, un tik skaisti skan. Zars riesīsies no Isaja celma un atvesa no viņa saknēm nesīs augļus, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bet tā kā Isajas celma, tur domāts par koku, un ka mēs esam kā atveses no viņas saknēm, kas nesīs augļus, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Es esmu vīnogulājis, jūs esat mani zari. Tas, kas paliek manī un es viņā nes daudz augļus, jo pretējā gadījumā bez manis, tas ir atdalīti, tad tas nozīmē atdalīts no dzīvības vienotības ar mani, jūs neko nevarat. Es esmu vīnogulājis, jūs esat zari. Kad tu esi kopā ar mani un es ar tevi, attiecības, kad mums ir intīmas un dabīgas, raža noteikti būs bagātīga, bet atšķirts no manis tu neko, nekādu lietu nevari radīt pats no sevis. Ir ko komentēt? Nav? Viss jau pateikt. 6. pants. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars ir izmetams ārā un sakalas. Bet te ir uzsvērts par to, ka tik ļoti viņš grib, lai mēs paliekam viņā, un viņš tik ļoti negrib, lai mēs esam kā zari, kas ir izmetami ārā un sakalas. Viņš tā ļoti brīdinoši saka, bet ar mīlestības brīdinājumu. Vispār Jēzus visu, ko viņš visu saka mīlestībā, bet patiesībā. Žēlastībā un patiesībā viņš runā visu, ko viņš runā, ja, pēc, ka viņš grib, lai mēs dzīvojam patiesībā. Un viņš saka, ja kāds nepaliek manī, tas ir kā zars izmetams ārā un sakals, bet viņš to ļoti negrib. To savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Un viņš to negrib, tāpēc viņš atdeva savu dzīvību par zariem šiem. Jo tas paliek kā nolauzts zars, viņš nokalst un nomirst. Viņš šādus zarus savāc un iemet ugunī un to sadedzina. Ja cilvēks ir atdalīts no manis, viņš tiek apmests. Tādus zarus savāc un iemet ugunī. Ik viens, kas no manis šķiras, ja, kā laulības šķiršana, ik viens, kas no manis šķiras, kā nokaltis zars, savācs un izmests ugunskurā. 7. pants. Bet ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Un jūs esat tīri šo vārdu. Amen. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt visu, ko gribat, tas jums notiks. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, tas ir. Un tāpēc mēs ar pārliecību varam lūgt tās lietas, un tāpēc mēs ticam un tās lietas notiek. Amen. Ka mēs paliekam tajos vārdos, ka mēs zinām, ka mēs esam Dieva taisnība viņa dēļ un Dieva svētie, un ka mēs paliekam tajos vārdos. Un tā nozīmē par to, ja mani vārdi paliek tevī, tas nozīmē, ja mēs esam vitāli vienoti caur vārdu, un mans vēstījums dzīvo tavā sirdī. Ja mans vēstījums, mana vēsts, mani vārdi dzīvo tavā sirdī, tad visu, ko tu lūgsi un visu, ko tu vēlēsies, tas tev tiks darīts. Ja tu dzīves savienībā ar mani, un ja mani vārdi spēcīgi, te vēl oriģināli ir uzsverts, spēcīgi dzīvos tevī, tad tu varēsi lūgt, ko vien vēlēsies, un tas tiks darīts. Spēcīgi mēs kļūstam tad, kad Dieva vārds dzīvo mūsos. Tad, kad Dieva vārds dzīvo mūsos. Nevis, kad mēs paši esam kaut kādi uzsūkti ar dažādām zināšanām, bet kad Dieva vārds mājo mūsos, tad mēs esam spēcīgi. Tad mēs esam spēcīgi, savienībā spēcīgi ar viņu pie vīna koka. Un tad, ko lūgsiet, tas jums piepildīsies.
Ordinālā vispār ir pat teikts nevis vienkārši lūksiet tā kā izlūgtos, bet ko jūs pieprasīsiet un par ko jūs iestāsieties, tas notiks. Mēs jau zinām viss, kas saskaņā ar Dievu vārdu, protams. Citur vēl ir teikts, bet ja jūs jūtaties kā mājās ar mani, un mani vārdi ir mājās jūsu sirdī, jūs varat būt pārliecināti, ka viss, ko jūs lūksiet, tiks uzklausīts un tiks izpildīts. Spēc, kas? Man šodien Dievs... Es domāju, kā es sildīšu ūdeni. Mūdenēt uzsildīt. Gluži Silvija. Vienkārši ieslēdz to podziņu. Mēs piedēļ. Tielē, jā. Lielajā bačkā ir jau karsts, nav? Jā. Nav? Nav? Izslēdzot ārā? Bet droši mēs taču varam skaļāk runāt. Es varu arī braukt, jo vajag. Es gribēju pateikt, man šodien Dievs tā kā stiprināja. Jā. Tieši par derību, un ka es esmu Dieva mantiniece. Un tad tie vārdi bija manī. Un tad Jākabs, viņam bija temperatūra 3,73 un galva sāpēja. Un es vienkārši, nē, tu esi Dieva mantinieks. Nu, tā kā, un vienkārši tev tas nepieder, un tu esi mans dēls, un tu esi svētīts. Un jā, un tad vienkārši galva sāps prom. Viņam uzreiz pazuda. Un tad es teicu, temperatūra, nu, tā kā viss slimība temperatūra arī prom, un mēs izmērījām pēc 5 minūtēm temperatūru, un bija 3,66. Un šitā vajag tādu bērnišķīgu pārliecību, mans tēvs, debesīs, man ir devis mantojumu. Īstumā, tad, kad mēs, oi, nē, man tur kaut kas jāizdomā tagad, jā, tur kaut kādas metodes, jā. Tā ir sacelšanās, tā ir Dieva patiesība, tā ir pateikšana, ka tu esi gudrāks par Dievu, jā. Cilvēcīga tā kā pieaug, tā kā, jā, pasaulīgi, cipa mēs esam vajag pieauguši, ja. Un cik svarīgi, redz, tas tādā vārda pamata viss, tāpēc, ka Jēzus vārdā, tāpēc, ka tas tā ir. Un tas notiek vienkārši, tāpēc, ka tas uz tā vārda pamata, nevis kaut ko tu tagad Jēzus vārdā, tur tagad ir baigie penteri, tu jau droši vien īsti arī to pateici, vai ne? Ticībā uz to vārdu un vienkārši viss. pārliecība. Tu paliki vārdos. Jā, jo tas vārds tiešām bija, viņš man kaut kā iepildīja šodien, ka tas vārds bija manī. Un tajā arī ir, kur rakstīts, mums jāpaliek. Vienkārši visu laiku katru dienu jāpaliek, tajā, tas vārds vai mājos. Jo mēs esam Dieva bērni, Dievam nevajag Dievu pieaugušos. Jā. Ok, 8. pants. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus un topat par maniem mācekļiem, par īstiem un nobriedušiem mācekļiem. Tad jūs esat īsti mācekļi, kad mēs nesam daudz augļus un nobrieduši mācekļi. Lūk, kā mans... Nobrieduši ne pēc pasaules izpratnes. Jā, pēc pasaules izpratnes tev vajadzēja zāles dot un izpaut klāt. Nobrieduši tādā ziņā, ka ne tā kā tur baigie teologi un tā, bet tieši, kad nobrieduši pilni ar viņu vārdu un pārliecināti, kā bērniņi. Kā bērniņi tic visam, ko tētis ir pateicis, jā. Šeit ir visa zāles. Aptieciņa. Tā ir visi kombo salikts. Ko tev vajag katrai dienai? Tikai atziņu tikai Jā, vajag. Atziņa, kas būs pēc tam ticība, un ticība būs substance, un substance būs zāles tavs, jā. Lūk, kā mans tēvs parāda, kas viņš ir. Tad, kad jūs audzējat vīnogas, tad esat nobrieduši kā mani mācekļi. Tagad par mīlestību. Jā. Es vēl gribēju pateikt, es šodien Dievam jautāju. Ir kaut kādas lietas, nu, kur tā kā, jā, Dievs piepilda, bet kaut kur ir kaut kādas lietas, nu, kur vēl nav atziņa vai kā. Un es Dievam lūdzu, nu, kā man tā kā būt mierā ar to, nu, tā kā gribas jau tagad tur satvert un saprast. Dievs teica vienkārši turpini sēt garā, turpini sēt, vienkārši neapstājies un ir kaut kāda lieta, nepadoties, turpināt sēt garā un augļi būs vienkārši vienā brīdī. Jā, man liekas, tagad tieši arī tālāk viņš runās par to, kā mums var palikt viņā, tā kā, un kā mums nobriest vēl vairāk tajā visā. Kā tēvs, jā, 9. pants, jā? Ja es saku, kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis.
Tad kā Tēvs ir Jēzu mīlējis, tā Jēzus ir mūsu mīlējis. Un tad viņš saka Tomsvītra, paliec manā mīlestībā. Es mīlu katru no jums ar tādu pašu mīlestību, kādu mīl Tēvs mani. Jums pastāvīgi jāļauj manai mīlestībai barot jūsu sirdis. Jo zars, no kurienes viņš ņem dzīvību? No paša koka, no stumbra. Un kas tur ir? Ja, tur ir mitrums, tur ir visas barības vielas, viss nepieciešamais. Un lai mēs paliktu pie tā zara, lai mēs nestu tos augļus, mums te ir atslēga. Tev ir pastāvīgi jāļauj, oriģinālā, pastāvīgi jāļauj manai mīlestībai barot tavu sirdi. Tad, ko nozīmē, ka Sabīna pirms tam teica, skaties uz Jēzu, domā par Jēzu, fokusējas uz Jēzu, ja? Tad par ko? Par viņa mīlestību, par viņa izdarīto darbu, ko viņš darīja, par viņa vārdiem, ko viņš ir teicis, par to. Un tā mēs barojam sevi ar to mīlestību, un tā mīlestība ir tā, kas notur pēc tam, un atnāk temperatūra. Un man ir, es tikko pabarojas ar to, ka es zinu, ka tāds nav Dieva prāts. Viss, un es jau varu, man ir spēks iedots, lai stātos pretī tam. Ja, pēc, ka es tikko pabarosies no zara, paņēmusi patiesību no zara, nevis pats izdomāt, bet tu esi pabarojies, un tu vari dot tālāk. Un tā tu nes augļus, un kur ir augļi, ja? Un šādi, tā arī ir, pa vienai odziņai šādi, un no tā arī viss veidojas. Es atceros, ka viens mācītājs teica, viņam iesnes piemetās, un tad viņš tur piegāja pie spoguļa, apliecināja, ka nekādas iesnes Jēzus Kristus vārdā, un tad viņš pēc tam draudzes priekšā to padalījās, ka viņam no rīta bija iesnes un aizsmakusi balvas, un kāds bija pateicis, nu ko tad ar tādiem sīkumiem pie Dieva nāk, ja? Un tad viņš teica, tieši šitā vajag ar vismazākajām lietām, un tur krājas tā ticība, pārliecība, mūsu personīgā pieredze ar viņu, ar Dievu. Jā, un es katru rītu apdomāju evaņģēliju, es sev izstāstu evaņģēliju, tāpēc, ka tā ir mīlestība patiesībā, jā. Un no tā arī viss sākas. Un, protams, protams, ka ir arī dienas, ka es to neizdaru, un tur uzreiz tu redzi, kā tā diena iegriežas, jā. Bet, es to cenšos darīt, un tas ir brīnišķīgi, jo, zināt kā, man arī tāda atziņa atnāca par to, ka evaņģēlijas vispār jau tā vēsts ir tā kā domāta priekš neticīgajiem, bet, zināt, priekš mums viņu vajag arī ļoti, ļoti, jo tas, tā ir rīktīgi atslēga, jā. Bībelē rakstīts atgriezies pie vēsts, ko tu dzirdēji sākumā, tā tu paliksi dēlā un tad uz tēvs. Nevis meklēt tagad, kur vēl kādos dziļumos iet, ko paklausīties, ko to. Nē, viss atgādina sev to vienkāršo patiesību, jo viņa tevi nekad nepievils. Viņa tevi neaizvedīs kaut kādos neceļos, vai kaut kādās teoloģiskās pārgudrībās, Tā kā es iedrošinu katru vienkārši. Pat vien tas nav rīts, kad tev ir laiks, vienalga, kur tu atrodies, pārdomā evaņģēliju. Es pat sev to skaļi saku, jo es to gribu dzirdēt, jo tad nāk arī tā ticība, no tās. Es šodien ierakstīju savu audio, tā viss ir tā. Vienkārši, lai es rīt atceros, Un tad, kad būs tas brīdis, kad kā negribas tagad sev stāstīt šo, jo dvēseli jau uzreiz jau tā kā tāda, taču ne jau tu tagad apdomās evaņģēliju, tad uzliec šitādi, Man atgādināt savu. Bet, mīļā, runāja paši sev stāsta, tas ir tik vajadzīgs. Andrew Momaks stāstīja, kā viņš sākumā bija kaut kādā draudzē, kur viņš vispār no 8 gadu vecuma kļuva ticīgs. Un viņš sākumā bija ļoti zem likuma, varētu teikt, palikts. Viņš katru dienu viņam vajadzēja 20 cilvēkus dabūt ticīgus, un tur rīktīgi tāds jau kā bērns, tur klauvēja pie durvīm, kā visi no kā šitie hormoni. Un, viņam visi tur sludināja visu laiku viņam par elli, un tur, viņš bija tā kā to žēlstību, nebija īsti atziņas, tāpēc to sāk stāstīt. Un to Dievu taisnību. Un tad viņš uzzināja, saprata par to, ka viņš ir Dieva taisnība, un viņam pirms tam likās, es taču pilnīgi tur nekam nedrīkst, lai uz sevi skatījās, nevis, ka viņš ideja Jēzus ir Dieva taisnība. Un tad viņš iegāja toaletē, sieviešu toaletē, jo tur liels spogulis, un viņš vienkārši, tu esi Dieva taisnība.
Un viņš teica, ka viņam tajā brīdī sacēlās visas spalvas pa visu ķermeni, jo viņam likās, ka Dievs tūlīt viņu vienkārši, viņš bija pieredzis pie tādas vēsts, ka Dievs tūlīt viņam sados par to, ka tu sevi sauc par Dievu taisnību. Jā, viņš tā kā izgāja cauri arī tam, un viņš teica, ka viņš bieži sevi stiprina savu sirdi patiesībā, atgādina savu, ko Dievs saka. Viņš saka amen. Evaņģēlijs ir par spēks, jā? Jā. Slāpšana. Un tikai evaņģēlijs. Un visiem, ne tikai neglābtajiem, jā. Jo patiesībā, tā kā varētu teikt, Jēzus nomir par visiem. Vienkārši cilvēki to vēl nezina. Mēs varam iet un teikt, hei, samierinies ar Dievu, jo tev ir piedots un viss ir izdarīts. Bet cilvēki to nezina, tāpēc kā lai tic, ja nezina. Man patīk tā rakstēt, kur arī bija teikts, kur Jēzus teica, ejiet un sakiet, ka debesu valstība ir klāt tuvu pienākusi, un tad dziediniet cilvēkus, izdzeniet ļaunus garus, ja? Un tā ir tāda tiešā pavēle no tā viedokļa, ka es tā padomāju, ka es esmu piegājis pie cilvēkiem, tādā ziņā, ka tu vari pat teikt, debesu valstība tev klāt tuvu pienākusi, lai tu saproti, kas tev dziedinās, nevis tur moneticība, tur kaut kas, viņš beigās pat nesaprot, par ko iet runa, ja? Bet, ka debesu valstība ir tuvu klāt tev pienākusi, un tā kā, ka mēs, tas arī ir arī mēs par Jēzu, kas ir šīs debesu valstība, ja, un tad viņa dziedina, un Tēvs apstiprinās savu vārdu zīmēm brīnumiem. Tā vienkārši atceries. Lai tas nepaliek par augstprātīgi. Tā kādam neticīgiem. Kādam tā šķitīs augstprātīgi, bet tā nav mana problēma, ja tavs sirds stāvoklis. Galvenais mīlestības. Vienkārši stāsti par tavu sirdi. Tu vari ieiet tramvajā un pateikt, priecājieties, debesu valstība ir šeit, un tas visiem skanēs augstprātīgi. Bet ja tavas sirds stāvoklis būs īstajā vietā, tur 3 no viņiem toši saņems dziedināšanu, vēl kaut kas būs, jo ja debesu valstība ir klāt, tumsai jāatkāpjās. Rīt jāpamēģina. Galvenais, ka Jēzus vārds tiek apliecināts. Jā. Bet kā Jēzus teica, lai mani vārdi jūs neapgrēcina un apgrēcina tajā brīdī, kad cilvēku sirds nocietinās par sacīto. Es saprotu, ka tu vari iet un teikt, un kam bet, lai sludināšana. Runa jau vairāk arī varbūt neiet par to, kad es tagad ieiešu staigāšu po Origonu, tur bļaustiešos vai vēl kaut ko, ja tā ir debesu valstī, visi trīdien vai vēl kaut ko. Bet man patika, kad Roberts stāstīja to liecību, kur viņi staigāja kaut kādā Igaunijā vai kur, un kur tam sievietē, kam bija atziņa par debesu vai vieta, debesu valstība, kur blakus vienkārši krita cilvēki, nokrita grēku, nožēlā vēl kaut kas. Tu, kad esi kādā vietā, varbūt kāds saņem dziedināšanu, tavs miesas prāts varbūt to nezinu, nav jāatskaitās tavu miesas prātam. Tu nezini, cik Dievs jau tevi dienā lietoja, varbūt 8 reizes, 10 reizes jau varbūt tas kāds cilvēks saņem dziedināšanu vēl kāds vārdu, un tu par to neuzzināji, nav arī daļa jāzina tavam prātam par to, tu vienkārši tici, viņš tevi lieto. Nekur nav rakstīts, ka tētim ir jāatskaitās tavam prātam par to, cik daudz viņš kaut kur, un tu varētu palaboties ar to. Amen. Jēzus darīja brīnumus, daudz prasīja, kas tas bija, kurš to izdarīja. Tā kā mums arī nav mans, lai mēs to, lai sevi parādīt, ka mēs to esam izdarījuši. Ota redzēja, es to izdarīju. Kad caur mani Jēzus tieši caur mani, bet Jēzus teica, viņu meklē, kas to izdarīja. Viņš arī daudz jau nezināja, ka Jēzus tos brīnumus darīja. Bet redzēja arī, kad piegājas spitālīgā sieviete un pieskārās pie viņas tā mēteļa vai kā. Jā, viņš jūta, kad iziet gars ārā, bet tas pat nebija viņa darbība. Viņš nelika virsū rokas tikai no tā, ka viņa pieskārās Dieva godībai, viņa tika dziedināta. Viņas ticība. Un tāpēc arī iespējams, ka pat nezini, ka tu vari kādu dziedināt. Tev nav jālūdz vai tev nav jālūdz par cilvēku vai kādu dziedināt. Dievs, tas savā vārdā rakstīs. Tas evaņģēlijs ir Dieva spēks, ikvienam, kas Dieva spēks. Tā sieviete ticēja, un tāpēc Dieva spēks iznāca no Jēzus. Un, ja tu tici, ka tu ej un kas tur bija, ka Pāvela ēna dziedināja, tie cilvēki ticēja par Jēzu Pāvelā. Un viņi gāja pie viņa cerēdami dabūt dziedināšanu, un viņa ēna dziedināja. Lai kāds, ejot mums garām, varētu tikt dziedināts, viņam ir jātic, viņam ir jāredz Dieva darbu manā dzīvē. Viņam ir jātic, ka Jēzus ir manī. Vai arī tev ar savu
Jehovas liecība jāpliecina rīt, ja es braukšu trolejbusā, vienkārši vai tie cilvēki, kuriem vajag dziedināšanu, vienkārši caur mani saņem dziedināšanu. Bet vēl ir viena nianse. Galvenais ir ticība. Par tavu atziņu, jo ļoti bieži arī, kad Jēzus dziedināja cilvēku, tam cilvēkam nebija ticības. Bet Jēzus ticība viņu dziedināja. Tā kā ne jau, ka tur par viņu. Bet ja tev būs sirdi atziņa par to, ka tiešām, kur tu esi gaisma, tev ir debesu valstība, es ticu, ka mēs pieredzēsim tādas vienlietas, kas pat, ka Dieva gudrība un daudzveidība ir vienkārši, tā kā mūsu saprāts un pieredze grib ielikt to kaut kādās, kā tas varētu būt un kā tas schēmā strādā. Ziniet, es šodien arī sapratu, ka, lai tiešām Kristus mīlestība mūs vada, jo, kad mēs saprotam, ka cik ļoti mēs neesam pelnījuši un cik ļoti viņš visu izdarīja un cik ļoti viņš dāvāja sevi, tu negribi nevienu dienu tērēt, bet tu saproti, cik Kristum ir dārgs katrs un ka, lai tas mūs vada, ja, tiešām, lai tā mīlestība vada, kad tu tik ļoti vari iemīlēt Jēzu par to, ko viņš ir izdarījis. Bet tu beidz skatīties uz sevi, bet skaties uz viņu, ko viņš ir izdarījis. Un tiešām, kā Dina teica, katru dienu atjaunot sevi tajā evaņģēlijā, tajā, ko viņš ir izdarījis, ka viņš tik ļoti mīlēja un tāpēc sevi dāvāja un tiešām palika tajā viņa mīlestībā. Un lai tā Kristus mīlestība mūs vada, jo arī ticība darbojas mīlestībā. Un tā kā mēs fokusējamies uz sevi, tā kā es tagad iešu un darīšu atkal bišķiņu vai nav kaut kur atkal fokus uz sevi, bet kad viņš atdeva sevi mani, viņš ir manī, un viņš grib darboties, viņš grib atbrīvot, viņš grib dziedināt, viņš grib pacelt to noskumušo, viņš to grib, jo viņš tik ļoti mīl, un lai tā mīlestība vada. Jā, un atgriežoties tieši pie tā, tāpēc mums jāpaliek mīlestībā, mums jāpaliek pie tā vīna koka, un tad tas viss notiks dabīgi. Mums nebūs jāprāto, kā tagad, piemēram, tur iekāpjot autobusā, kas man būs jāpasaka. Nē, ja tu būsi pie zara, tad viss notiks dabīgi. Tas zars tur būs dzīvs, un viņš tur ies, kur vajadzēs, viņš nonāks, kur vajadzēs, ja? Un izdarīs to, ko vajadzēs. Tāpēc mūsu uzdevums ir tikai palikt pie viņa, bet vispār izslēdzot to prātošanu, kur Dievs es šodien varu būt noderīgs. Tas ir forši, ja tavs sirds stāvoklis ir darboties debesu valstībā, bet tev vispirms, kā Dieva bērnam, ir jāpaliek vienkārši ar savu tēti, sava tēva mīlestību. Tas arī kur rakstīts, ja? Palieciet manā mīlestībā. Bet es ticu, ka arī visas šīs lietas ir katram pēc savas atziņas un ticības, jo man, kad es prasīju, kur Dievs es varu darboties, man notika, ka es katru dienu kaut kādas lietas, un ka tur nekas slikts nav frāzē, ka Dievs nav. Es runāju par sirds stāvokli. Katram pēc savas tās lietas, kura viņa sirsniņa kurā brīdī ir, un viens jau ir vienam pietiek vispār neko pat nedomāt, un viņš jau dara. Tāpēc ir dziļumi, platumi. Viens ir tikko kaut kur nācis, viņam varbūt vajag 10 reizes dienā papasīt tētiņu mīļais, kur man tagad iet. Bet Alex, tu jau arī gāji pie tēva un jautāji, Dievs, kur tu vēlies man sūtīt, kur tu vēlies, vai es varu pagodināt tavu valstību, kur es varu būt tavs kalps. Nebija jau tā, ka tu vienkārši tāds šitas malts. Nē, un tu jau pareizi darīji, un tu jau jautāji Dievam, kur es varu būt. Tu jau biji pie tēva, tu jau biji pie zara. Jā, tāpēc katram mums ir tāds savs. Un vienkārši, tur debes tās vienkārši mums iztīra visas lietas, kas traucē kaut ko, un katram ir kaut ko, un Dievs var runāt vienam tā, vienam nekā, viens vispār neko nedomā, un jau 100 reizes tur kaut ko. Jā. Un ne jau runa par darīšanu, skriešanu vai vēl kaut kādas lietas. Man piemēram tagad ir sezona, kad man Dievs saka, neko nedara, tikai jāņem 15. Tur ies pie zara. Kā visi iet un kaut ko jāņem 15. Palēc manī. Nav jau visi jau neiet un nedara. Visi paliek pie vīna koka. Jā, bet vienkārši par to, ka liekas, tā kā es taču jau esmu jau visi, jau kā bumbu uzbriedus, un tā kā vajadzētu jau sprokties ārā tām vīno, piemēram, ja? Un citam ir vienkārši, ka jūs saka, tur raža ir liela, nav kas novāc, ja? Tā kā ejam vai kopā, ja? Tā kā daram, ja? Es nolasīšu no Jāņa 6:28, 29. Tad tie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Jēzus atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tas ir savs darbs, ticēt. Jā, paliec viņam mīlestībā. Jā, bet es vēl nepateicu.
lai paliktu tajā. Mēs vēl nepabeidzām. Un te pašā laikā es vēlreiz vienkārši atgādinu par to, ka tad, kad, piemēram, mēs nācām pie Jēzus, ja, kaut es varu par sevi teikt, es neko nezināju vispār, bet es jau saņēmu dziedināšanu, neprasot dziedināšanu. Es saņēmu brīvību, neprasot brīvību, un es neko nezināju, ko man darīt. Es nezināju ne par kādām kalpošanām, nekalpošanām, vispār nulle. Bet tajā pašā laikā es vienkārši zināju to, ka es no sirds ticu uz Jēzu Kristu. Un tas stāvoklis, tas, kur mums arī savā ziņā ir tā kā ne paralēli vai kā, bet visu laiku jābūt, ka tu visu laiku tu vienkārši tici uz viņu, un ka tu neprāto schēmas, kā pareizi par šito jātis tā par dziedināšanu ir, par finansēm, tur šitā atziņa ir brīvība, nevis fokus, un tur vēl kaut kas. Man liekas, ka šitais viss ir vienkārši tā kā tās noslaukāms nost, vienkārši tici uz Jēzu Kristu, vienkārši tici uz viņu un viss. Tā kā Dien teica, ka tu skaties to evaņģēliju, nevis pats prāto, ko tev vajag tur uzzināt jaunu vai saprast vai vēl kaut ko, viņš jau tā kā ved dziļumos, viņš jau ved tajā viņa atziņā, jā, tā kā tev pašam nav nekas jāizrok, tu vienkārši skaties uz evaņģēliju, skaties uz Jēzu, un viņš pats tev, ir tā, un viņš vienkārši sāk atklāt, tā kā pats. Man patīk tas, kur tā ūdens, ja, kur viņš gāja pa ūdeni, un kur Jēzus teica, bet skaties uz maniem, un kad tu tā cerēs domā, kā tas viss skatīties uz Jēzu vai vēl kaut ko. Nu reāli, tev ir kaut kāda lieta vai tas, bet tu vienkārši izvēlas tajā brīdī, nevis tā kā, ne jau tas, ka tu bezatbildīgi attiecies, bet vienkārši, lai kā miesa grib tagad dumpoties un tur pārdomāt to visu negāciju, nē, Jēzus izvēlos tevi, es izvēlos to vārdu. Un miesa prāt atkal, nē, padomā par to, padomā, cik tas ir briesmīgi. Nē, es izvēlos palikt tevi, es stiprini mani, cel mani, slavēt tevi, tā kā, ja, un tu slavē viņu nevis tāpēc, ka tev jāsaka šie vārdi, ka tu slavē viņu, ja, bet tāpēc, ka tu tiešām izvēlies to sirds slavēt vienkārši, ja, un ka tas ir tā skatīšanās uz to, jo Jēzus ir vārds, ja, jo trīs par debesīs dod liecību, Dievs, vārds un svētais gars, un vārds ir Jēzus Kristus, un man patīk, ka dažreiz citās raksturvietās es vārda vietā ielieku Jēzus, ja, kur un Jēzus bija pie Dieva, viņš iesākumā bija, un ar viņu viss tika radīts, nu kaut vai tā, ja? Un ka vienkārši, jā, un bet tāds. Bet es Dievam arī, es esmu prasījis Dievs palīdzi un māca, ko nozīmē skatīties. Tā kā es visu lietas varam prasīt. Protams. Viņš ar laiku kaut kā ieved vienkārši tajā, nu tā kā. Tas joprojām tas ir un nav stulbi jautājums te. Jo tā kā, nu, var pateikt skaties uz Jēzu. Tā kā, kamēr tieši ka mums ir tā viņa saprašana, kā tas var notiek, kā tas izskatīties. Un viņš visu zināja, ko izdara, viņš visu laiku ieved vienkāršīgāk. Jā, lai kā tu nirtu okeānā pēc dziļumiem, tu tur atdursies uz Jēzu Kristu, jau visa Bībele ir par viņu. Jo viss tas sev ir par to viņa mīlestību. Jā, lai kā mēs tur nirtu pēc dziļumiem, viss, kas ir, nu tā kā, viss tāpat ir par viņu, tad vienkārši, nu labi. Eva laikam grib pabeigt. Es baudu, es klausos. Lai nenovērš no vienkāršības Jēzu Kristus. Jā, čūska, kas pievīla ievu, lai nenovērš jūsu domās, nesatin jūsu domas, jau nenovērš no vienkāršības Jēzu Kristu. Kas ir atklāti Jēzu Kristu. Jā, un zin kā? Kas jau ir atklāti Jēzu Kristu. Dieva vārds ir priekš tiem arī cilvēkiem, kuri pat lasīt neprot, bet prot dzirdēt. Tas nozīmē, viņš ir reāli tik vienkārši, ja, ka to var izlasīt, piemēram, cilvēkam, kurš pat neprot rakstīt. Un ka tas tur nav, zini, tur jāmācās gadu, lai saprastu par viņu vai vēl tur. Nē, vienkārši izlasi, ok, labi, tad tā ir, ja, ka tu tik super vienkārši tici, jo tur nav rakstīts, tur šis Dieva vārds ir tikai cilvēkiem ar augstskolu, un šiem tur ir tāds, tur bērnu versija tiem, kas tur tāda, ja. Nē, vienkārši tā kā rakstīts, tā arī ir. Zināt, es tagad par sevi tās reiz domāju, tā, kā tur šitais, tas, bet, nu, vienkārši tā kā rakstīts ir, jā, un vienkārši svētais gars lasām kopā, viņš reiz uzliek fokus uz kaut kādām citām lietām, citas vēl kaut kas, un tāpēc jau ar viņu pietiks šo vārdu mums uz visu mūžu, ja, ka viņš tev visu laiku kaut ko gribēs atklāt, un viņš jau ir ar tevi, bet tas ir arī tavs pretējais solis, ka tu arī pavadi laiku ar viņu, ja, ka tu tad arī, tad jums ir šī komunikācijas sadarbība, kuras laikā viņš arī atklāja tev, ja, jo viņš jau tāpat tevi nepamatīs, jo tas ir viņa vārds. Bet tu vēl vari būt vēl ar viņu vēl pretīm nākot, nošķirties no pasaules, jo, ja tu satiecies kafejnīs ar kādu draugu, ir nezolīti, ka tik pa laikam skaties telefonā, kas tev kāds raksta, vēl kaut ko fotogrāfiju, tad tas otrs jūtās tā kā, mazliet tā kā, ok, tev laikam nav interesanti ar manīm, ja?
Bet, kad tu neatslēdz to, ka tevi pasauli nevar sasniegt, un saka, tēt, tagad mēs esam šeit, ja, tā kā, un tas, un tu vari prasīt, kā tev ir brēnišķīgas domas, ne brēnišķīgas, ka tu vari vēl kaut ko vēl, bet, ka tu esi tajā tuvumā, kas ir šis ārpus pasaules skrējiena, un tajā laikā, ja, vienkārši, tas ir ārpus laika, jo Dievs ir ārpus laika. Un tie vienkārši jau biežāk, es ticu, mums vienkārši, un atkal katram pa savam, būs šādas dzīves sarunas, ja, kurās tu pat varbūt vari paklusēt, vai pārdomāt, vai padomāt. Un, jā, es par to, ka vienkārši tādas šīs, jā, tuvās attiecības, jo lai nav šitās ilūzijas, ja, ka tev ir 18 čati un 13 čati, kur ir visāds raksturietas krutās, tev visi sūta un vēl video un tas un šitais un tas, tad beigās tev pašam nav laika savām attiecībām, jo tev ir tavs skrējiens un tad tu pa ceļam noklausies, ko kāds sūta. Bet tad beigās tāda ilūzija vien sanāk par to visu, jā. No, es esmu apņēmusies neko nelasīt, Protams, ka labi. Es pati nepalanāju ar kungu, jo citādi tā ir ilūzija, jā, ka es esmu tagad pabaros. Ir jau forši arī saņemt. Protams, ka kādam tas noteikti ir reizēm tas ir tieši laikā vai kā apstiprināt. Jā, un amen, bet tai pašā laikā visas šitās platformas tās ir tāpat, tas ir plus mīnus parodija īstām attiecībām. Ja? Nu, tas nav tā kā, nu, tā kā mēs runājam par to lidostu. Ja? Tu vari lidostu domāt, lai tu aizlidot uz Tenerifi, nevis lai tu nokoncentrētos kādus dzērienus bez maksas. Tu lidostā saņemsim, kurā rindā varam, lai tev pakā iespiedīsies tā soma vai nē. Ja? Nu, jā. Kur tu ej jau prom? Nekas, viss kārtībā, kas var, tas paliek, lasam. Tātad, es mīlu no katru no jums ar tādu pašu čau, ar tādu pašu mīlestību, kādu mīl tēvs man, Jēzus saka. Sorry. Viss kārtībā. Šito nevajag uz emociju. Ko tad? Nu, ka tevi pabīd, tik forši tagad. Ar puti? Kā bērni. Mums pēc tam pabīda. Esiet kā bērni. Esiet kā bērni. Jums pastāvīgi jāļauj manai mīlestībai barot jūsu sirds. Ja pastāvīgi, tad kad? Cik bieži? Pastāvīgi. Nē, 8 no rīta. Un visu pēc tam es skrēju. Pastāvīgi nemitīgi kā brīvs brīdis vai vienkārši pats izbrīvēt. Domāt par viņa mīlestību. Domāt par Jēzu Kristu. Domāt par viņa krustu, par viņa augšām celšanos. Par to, kā viņš nodzīvoja savu dzīvi, kā viņš pazemojās, kā viņš atdeva savu dzīvi, kā viņš mūs mīlēja. Pastāvīgi barot sevi ar mīlestību. Jo kas ir mīlestība? Ja mīlestība ir parādījusies Jēzu Kristu, Dievs ir parādījis perfekti atklāt savu mīlestību, nomirstot Jēzu Kristu, sūtot viņu. Un skatieties, citā tulkumā rakstīts, es esmu jūs mīlējis tāpat kā Tēvs man ir mīlējis. Palieciet manā mīlestībā un nešaubieties par manu mīlestību pret jums. Nešaubieties par manu mīlestību pret jums. Es tevi mīlu tā, kā man ir mīlējis Tēvs. Jūties kā mājās manā mīlestībā. Jūties kā mājās manā mīlestībā. Domāju. Vēl viena lieta pateikšu par to, kad atnāca tāda višķis saprašana, piemēram, tajā brīdī, kad tu grēkoji, ja? Jēzus Kristus šo grēku ir paņēmis uz sevīm, ja? Te domājies, viņš saka, tā kā es tagad, viņš cieš, lai tu caur šo grēku būtu tīrs pie tēva. Un tad, kad tu izvēlēs, es piemēram, saku, ievilku to cigareti vai tur vēl kaut ko, Jēzus saka, es tevi mazgāju, bet tu redzi, kā viņš cieta pie krusta, katru reizi, kad tu to gribi darīt, un tev vairs negribēsies to darīt. Dēļ viņa kaut vai tādā ziņā, ja, kad viņš mazgā katru reizi tevi, jo viņš saka, jo pasties uz manīm, tā kā es cietu pie krusta un izcietu, lai tu esi brīvs, ja, un katru reizi, kad mēs kaut ko daram vai vēl kaut ko, tā kā, tas tagad nav ne par nosodījumu nekā, es vienkārši tagad tā padalos, ja, kad katru reizi, kad es izvēlos kaut kādu darbību, un man tā sanāk katru dienu, iespējams, ja, kas nepagodina Dievu, kaut kur pakas, kaut kur miesā kaut ko, ja es saku, kur es tagad mazgāju, jo viņš šitā izciet, un tad es tā izdomāju, es domāju, bāc, man negribas darīt to lietu, jo man ir žēl, ka viņš cieta, ka viņš nomazgāja, man ir žēl tā kā par to, bet viņš atkal un atkal tevi mazgā un mazgā šīm ciešanām, ja? Un vēl tas moments par to, ka mēs citreiz
par apdomāšanu, par viņa upuri, par to, ka, jā, mēs zinām, jā, viņš cieta pie krusta, viņš gāja, viņam bija grūti, tur vēl uzlika tos un akmeņi bija un tas. Bet iedomājies, cik tev citreiz tu jūties skumīgi, kad, piemēram, tevi viens cilvēks neieredz. Nu, piemēram, viņš zina, viņš tev vēl nāvi, piemēram. Cik tu nelabi justos. Iedomājies, tu stāvi un tāds pūlis ir apkārt, kurš vēl tev nāvi vienkārši. Kā tev ir emocionāli, dvēseliski, kā tev ir, vai ne? Nu, nav tas labākais. Nedomājies, kāds tev no muguras iespēr tā, ka tu pakrīti, vēl kāds sāk spārdīt, kāda tev ir iekšā. Viņš izcieta to, viņš viens izcieta to dēļ mums visiem. Tu nokrīt un vēl tev sāk spļaudīt virsū, kāds tur, visas tās ciešanas, kāds ar kāju vēl pa galvu iesit, vēl kaut ko. Cik ļoti tu jūties pacilāts tajā brīdī, kad visi tev bars vēl nāvi, tur vēl ir putekļi un karstums, un tev vēl spļauj visu, vēl tur, nezinu, nonievā, kāds vēl tur kājām pārvar, kāds vēl ar akmeni kaut kādu, kāds ar niedri vēl iemauc, vēl uzliek to kroni, lai tev tur asinis patek, ja? Un vienkārši tāda pasaules pretīguma un ciešanas, ko var dabūt, un ka galvenais, ka tas bars viss vēl tavu nāvi, tā kā, ja? Tie domājas, tu tajā brīdī domā, bet man ir taču, piemēram, kā, bet es taču piedzimu kā bērns un tāds un augu un tāds, un viņi tagad vēl man nāvi, ja, tā kā viss, un cik ļoti tā kā netaisnīgi tas viss ir, ja, bet viņš gāja uz to, lai būtu šīs preteklības visas, jo tās visas preteklības ciešanas, sērgas, sāpes, lai to paņemtu uz sevīm tā kā un atbrīvotu mūs visus no tā, ja. Cik ļoti tas ir dārgi un vērtīgi vienkārši. Jo citreiz, jā, mēs izlasam, jā, Jēzus Kristus upuris un tā, bet ja es būtu klāt un redzētu katru to soli, kur viņi tur stunda, gāž, krīt, spļauj, iesit kasnes, tā vēl kaut kas, tu to uztvertu galīgi sāk, nu tā kā pārdomājot tās, es sapratu, tas varbūt tur tā emocionāli vai kā, bet tu to redzētu galīgi savādāk, ja tas notiktu par tavu brāli vai par tavu tēti, vai tavu mammu, vai tavu kaut kādu mīļoto, kuru atspārda un tu, bet tev ir jānoskatās visam solim, līdz kā viņš cieši, ja tur tikko to viņu pārēda brokas, bet tu jau zināji, ka viņi tur nospārdīs līdz nāvei. Man liekas, mēs to novērtētu, tā kā, nevis novērtētu, bet tā kā mazliet tā kā savādāk to visu līdzpārdzīvotu, līdz tā drīzāk tas vārds, līdzpārdzīvotu, ja? Ka tam uzreiz tāds tiešām, nē, man nebūs, es esmu vesels, tāpēc, ka viņš izcieta, tāpēc, ka viņš dabūja visas tās katru reizi, ka viņam šaustīja tās brūces, kas šaustot, kas bija, ja? Ka tu saproti, nē, viņam taču bija sāpes reāls, tā kā, es redzēju, viņš tā cieta, nē, tāpēc man pieder dievišķa veselība un sāpes apkāpjās, tie meli, tāpēc, ka tu nedrīkst melot. Jo viņam sāpēja līdz nāvē, tu jau no viena sitiena būtu mīris, bet viņam bija jāpieceļās, viņam bija Dieva spēks celties vēlreiz, ja? Vai arī tā krusta nāve, kur viņam tur naglu iecirta rokā un asins noticēja tur pa koku uz zemi, vēl tur, un tā kā, viņš ir attaisnojis mani, tā ir vārdā rakstīts viss. Nu tā kā, ka mēs pat ar prātu tā kā līdzpārdzīvojam tās visas lietas, un tu izej tam cauri, tam posmam, lai vienkārši tavai sirdī nopietnāk attieksmi pret to visu. Tas nav tikai garīgs teikums, no kura tu vari baroties un tur tā kā vēl kaut kā, ja? Ka tas ir reāls, kur uzrakstīja cilvēki, tā kā tev ir tagad WhatsApps, kur tu aizrakstīja, tur viņiem bija papīrs, viņi rakstīja, kā viņi uzglabāja. Varbūt kāds no papīriem gāja bojā, bija kopija, kas tur uzglabājās pie cita, un tā viņi tur rakstīja, kā notika vienkārši, ja? Ka mēs pavēlam mūsu sirdīm to nopietni uztvert. Vai tu uztver Dievu vārdu nopietni? Jā, bet man tur šitās lietas, bet man taču zvana, bet man taču šitais, bet vai tu uztver Dievu vārdu nopietni? Un arī nē, es neļaušu nekam man kalpināt, jo viņš man darīja brīvi. Jā, jo ko dēls dara brīvi, tad patiesi esi brīvs. Un arī tevi nevar kalpināt nekādas pat kaut kādas sadzīves lietas, kas tevi kalpina. Kad Dievs, Jēzus ir nācis, lai tevi darītu brīvi vispār no visa. Pilnīgi brīvs, tā kā brīvlais, tas, kurš bija notiesāts uz nāvi, bet atnāk un pasaka, nē, tu vari iet brīvs un tev nekā nav. Ja? Ka viņš pat mums kalpina no, pat sīkumiem kaut kādiem. Absolūta brīvība no cilvēku viedokļiem, no emocionālām attieksmēm, no emocionālām sarunām, ka tu, nē, es taču nevaru, man taču viņš vēl kaut kas, nē.
absolūta brīvība vienkārši Jēzu Kristu. Viņš to ir sagādājis, tev viņi ir, un ka mēs vienkārši, un es zinu, ka Tēvs grib, lai mēs esam tādi, ka mēs esam. Jo viņš jau nav kā onkulis, kurš saka, nu šodien nesanāks, tev sanāks, tu man patīc, tu nepatīc. Ir vienkārši pateikts vārds, kurš ir vārds, kurš nezudīs, kurš strādā pēc vārda. Viss, un tētis grib, lai mēs esam pēc šī vārda, lai mēs lietojam viņu, ja? Kā mēs jau runājam, tas ir tas pats vārds, ar ko Jēzus pateica vienu vārdu, esi brīvs, un viss notika. Tas tur nav 30 vārdi kaut kādi vaimanājoši. Viens vārds ticībā, un Dievs saka, viņš to dod to pašu vārdu, ko Jēzu. Viņam ir tas pats spēks. Viņam tas nav kaut kāds pakaļdarinājums, vai tur optima līnija, vai vēl kaut kas. Tas ir reāli tas pats vārds vienkārši, kurš ir tas pats vārds, tas ir tas pats vārds, ar ko šī zeme tika radīta. Iedomājies? Vienkārši spēks, dievišķs spēks vārdā un tevī radīt, pasludināt un runāt dzīvību, nevis lāstu. Ja? Un skaties, miesas prāts visu laiku grib nofokusēties uz ikdienas kaut kādām lietām. Jā, tur tas, tāpēc, ka sadzīve tāda, tāpēc, ka tā pierasts ir, ja? Dzīvot. Bet īstenībā, ka tā dzīve pēc Dieva vārda ir kardināli pat cita dzīve nekā pat mums ikdienā tagad. Mūsu daži pat šķietami ikdienas ieradumi, kas ir normāli, ir īstenībā kompromiss ar šo pasauli, jo par to mazliet neesam aizdomājušies, ka tas tā varētu būt. Un te jau tas nav par nosodījumu vai vēl kaut kas, bet mēs vienmēr varam teikt, Svētais Gars uzrāda, kas ir šī lietas, kas ir šie kompromisi ar pasauli, uzrāda. Es gribu pilnībā iet, es gribu katrā vārdā. Es zinu, ka mazumiņš pa mazumiņam es iešu uz to pilnību, jo es vienkārši tā gribu. Te nav tagad kalpība vai skriešana kaut ko darīt, lai izdarītu, lai uzlabotu savu versiju. Galīgi nē, bet tas ir tava vēlme. Svētais Gars tevi mudina vienkārši pakārtot pēc Dieva vārdu savu dzīvi un vienkārši kaut vai pēc tava jaunā radījuma, kas tu esi tagad. Kaut vai frāze par to, ka tev vairs nebūs nevienu šīs zemes saukt par savu tēvu, kā vien tēvu debesīs. Es tā padomāju. Ok, viņi varbūt mazliet skan tā, ja? Bet es gribu uztvert arī nopietni šo frāzi. Ja? Bet tā ir pateikts Dieva vārdā. Bet tu taču vari pateikt, nē, bet taču ir jau tā. Es domāju, ka tur ir arī zini, kas teiks, ka mēs, īpaši sievietes ir tā, ja man nav tēvs bijis, un es saprotu, Dievs grib dziedināt arī sirdis, jā, bet ka tiešām, ka mēs nepieķeramies tam, ka man ir obligāti vajadzīgs tas zemes tēvs, kurš mani apmierina. Protams, ka tēvam bija jāpild savu lomu, tas netika, bet kā tagad mums jāsaprot, ka man ir debesu tēvs. Kurš ir labs tēvs? Jo tu esi nomiris. Tas arī parāda, ka tu esi Dieva bērns. Ja tu atzīsti Dievu kā tēvu, tad tu esi Dieva bērns. Tāpēc, ka kas dzimis no miesa ir miesa. Tu piedzimi kā miesa no tēva, tu biji miesa. Tagad tu esi piedzimis no gara. Uz sanāk, tu tagad piedzimi tēvam par garu. Man tieši viena frāzi, tur, kur ir teikts intimate relationship with Jesus, ja, ka Jēzus saka, es gribu, lai mums ir tā, paliec manī, es palikšu tevī, es gribu, lai mums ir intīma vienotība vienam ar otru, ja, kā oriģinālā par to vīnu koku un zāru. Intīma vienotība nozīmē, ka mums ir reāli arī, tā kā tu teici, meditēt, apdomāt, ja, meditēt ir apdomāt un murdināt, tas patiesībā biblisks vārds, apdomāt to, ka mēs tagad esam jaunpiedzimuši, vai ne? No kurienes? Ko nozīmē piedzimt, ja? Labi, Jēzus teica Nikodēms, man jāiziet atpakaļ mātes miesā, ja? Tā kā jāpiedzimt. Bet patiesībā šeit ir teikts, ka intīmas attiecības ir Jēzus, tas nav tā kā, mēs saprotam, tas nav nekas domāts stulbs, ja? Tā kā ko pasauli to varētu uztvert, bet ka tas ir domāts tā, ka oriģinālā ir teikts, ka mums ir tik intīmas, ka mēs esam tā kā Dievam bijuši vēderā, tā kā saprotam, ka mēs esam piedzimuši un kļuvuši par viņa bērniem, un mēs esam piedzimuši cauri viņa rētām, patiesībā, cauri viņa šo te nāvi, mēs esam piedzimuši, un tā ir tā mūsu intīmā jaunpiedzimšana, ja, un tāpēc mums ir šīs intīmās attiecības, un atkal tad mums ir jādomā, mums ir jāatgādina savam dvēselim, ko Jēzus ir izdarījis. Kā es esmu piedzimis, es caur viņa rētām piedzimis, jaunpiedzimis, caur viņa nāvi esmu jaunpiedzimis. Es biju viņam tā kā vēderā garīgi, ja, mēs nepateicam vīrieti tagad par to, kas dzemdē kaut ko, ja, bet tā doma ir tāda, ka viņš mums ir dzemdinājis, ja, un tās intīmas attiecības. Man ar Sāru arī viņa ir bijusi manā vēderā, tas ir cieši, ja, tā kā. Tāpat arī ar Dievu, ka viņš ir mūs dzemdinājis caur savām sāpēm, viņš ir mūs dzemdinājis.
caur savām ciešanām, caur savām rētām, ja, tā kā sieviete arī, kad dzemdē, viņai ir sāpes, ja, un tā kā, un ka Jēzus arī caur savām sāpēm, viņš viņas izcieta, sieviete arī izcieš, tā kā, jo viņa zina, ka būs kaut kas labāks, tūlīt būs, dzīvība būs, ja, un tāpat arī Jēzus, viņš tā kā izcieta to, lai mūs ievestu savā ģimenē, un tur, kur ir teikts, turpat tālāk, es pat nelasīsim, es jūtu, bet kad tur ir teikts, ja, Jāņa 15 ir teikts, ka es jūs vairs nesauktu par kalpiem, bet par saviem draugiem, kāpēc vairs ne par kalpiem, tas kalpi parasti nezinu, ko kungs vienkārši pasaka, izdari to un visu, bet kalps vienkārši dara un nezinot, kāpēc tas ir vispār jāizdara, ja. Tad tagad viņš saka, jūs esat mani draugi, jo es esmu atklājis jūs visu, ko Tēvs man ir atklājis, un tad tur ir pateikts oriģinālā, ka nevis vienkārši par draugiem viņš mūs sauc, bet par ģimeni, family. You are not just my friends, not anymore slaves, but family. Un kā notiek ģimenē? Mēs dalāmies viens ar otru lietām, ja? Mēs stāstam, kur mēs ko dosimies, ko mēs darīsim, tā kā ģimene. Mēs esam piedzimuši šajā ģimenē, jā. Man arī nāk prātā Jāņa 17, kur Jēzus lūdza, lai mēs esam viens, un lai viņi ir viens, tāpat kā es ar tevi esmu viens. Un jā, tā arī tāda vienkārši saprast, ka mēs ar Jēzu esam viens. Un Pāvils arī rakstīja Efeziešiem, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūst par vienu miesu. Un šis noslēgums ir liels. Es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Viens, mēs esam viens ar viņu. Tur viņš rakstīja praktiski par sievu un vīru, bet tur atklājās tā savienība, kas ir, mums ar Kristu, ka mēs esam savienoti ar viņu un viens. Tāpat kā vīrs ar sievu. Jā, Elizabētas tas labākais piemērs pasaulē. Jā, tur rakstīts kopā salikts. Jā. Kā Kristus un draudz, tā vīrs ar sievu. Jā, un ja mēs... Jā, jo viņš to domāja par Kristu Tas un kā draudzi. salīdzinājums. Tas ir liels noslēpums, jo es to saku par Kristu un draudzi. Slavu Dievu. Šī tēma man sasaucas kopā ar to, kad tas vispār bija kaut kad novembris, decembris. Mēs runājām par to, jā, kur un kā mēs būvējam to savu to māju, ja, kad lieli tie vēji pūta, tad viņa nesabruka. Un, ja mēs paliksim viņa vārdos un tur tiks būvēta tā, tā kā, ja, tas viss mūsu, pamats un vispār visa mūsu domāšana un tā prāta atjaunošana, tas viss kopā, tad arī vienalga nāks vētras vai kas, Jēzus mani mīl, viss Dievs mani mīl, ja? Un tu tikai atgādinās to, un tu nostāvēsi tajā vētrā, jo vētras būs, tas ir apsolījums, vētras būs, viņas nekur nepazudīs, bet tu stāvēsi stabili. Un varbūt tavu fasādi no ārpuses, ja? Tad, kad ir liels, piemēram, lietus, mājai tā fasāde paliek slapja, no ārpuses jau tevi mēģinās padarīt tā kā, ja? Tādu slapju, bet tu iekšienē zini, kas tu esi, kam tu piedari, kurš galu galā tevi mīl, ja? Un cik ļoti viņš tevi mīl. Ja tu paliksi tajos vārdos, tajā mīlestībā, kas arī tur ir teikts, viss tev ceļš ir vienkārši, ja? Protams, ceļš ir šaurs, ja? Tāpēc, ka vārda ietvaros, bet, jā, slavu Dievu. Tas ir gudri palikt viņa vārdos. Vakarēdienu? Jā.